necelšos es 5 no rīta nekad. Nē. Tā nenotiks. Kāpēc man sekot kaut kādam padomam, ka tas ir veids, kā uzhakot savu dzīvi? Man tas nestrādās. Kāpēc nav mums cilvēkiem piespiesta tehniskā apskate? Reizi gadā tev jānomaina ir uzlīme sev šeit uz muguras, kurā tev pasaka, viss kārtībā, dodies tālāk. Ejiet ratā ar to sevis mīlestību. Vai tu spēj runāt ar sevi iekšā laipni? Mana pieredze arī rāda dzīvē to, ka lietas, ka mēs kvantificējam, ieliekam kaut kādos skaitļos, rādītājos, mums palīdz sevi motivēt. Ir tādi pasākumi, pirms kuriem es izdzeru 3 Coca-Colas Nezero, lai man ir cukurs, uz kuru es varēšu izbraukt, jo man šķiet, ka man ir -20 spēks. Čau, esat sveicināti mūsu mazajā laimes laboratorijā, kur mēs mēģināsim noskaidrot, kā kļūt laimīgākiem, priecīgākiem, enerģiskākiem un visādi citādi labākiem cilvēkiem. Mēģināsim sarunās ar mūsu viesiem noskaidrot, kas ir tie viņu praktiskie padomi, kas viņus padara laimīgus, un arī salīdzināt to, cik viņi ir laimīgi ar viņu analīžu rezultātiem, jo laime ir izmērām, vismaz šeit. Šodien pie mums ir Anete Bendika. Viņai šķiet, ka darbs ir padarīt cilvēkus laimīgus. Vismaz es tā vienmēr esmu sev to interpretējis. Bet vispār tu esi improvizācijas teātra 2 aktrise, pasākumu un kāzu vadītāji, un man pārsteigums izglītības pedagoģi arī. Šo es nebiju dzirdējis iepriekš. Tātad uz skatuves un dzīvē tu proti pārvērst tādas spontānas lietas skaistos stāstos, un šķiet, ka tavu superspēja ir tieši humors, vai ne? Jo tu vienmēr kaut kā pamanies gan labu situāciju pārvērst par kaut ko smieklīgu, gan arī netik labās. Par to visu mēs arī šodien centīsimies te kaut kā aprunāties, nedaudz paretināt vaļā. Man prieks būt šodien te ar tevi. Ar tevi, liekas, būs viegli parunāties. Bet, zini, es tieši domāju iepriekš, ja ir cilvēks, kurš tā kā ir laimīgs uz ārpus, tad, liekas, ar tevi vajadzēja aprunāties. Šobrīd es dzirdu, kā manā meičuku čatā viss smējās dzirdot šo te ziņu. Jo man jau šķiet, ka ir kaut kāds ārējais priekšstats, kas, protams, saistīts ir ar manu darbu. Mans darbs ir nest prieku, humoru un kaut kādu pozitīvismu devu. Un tajā brīdī es, protams, ka tam pieslēdzos, bet tas, lai arī veido kaut kādu varbūt ārējo priekšstatu, protams, nenozīmē to, ka es visu laiku esmu konstanti laimīga, vai es jau dzirdu, kā mans vīrs saka, ja vien viņi tev redzētu mājās, kad es super sliktā noskaņumā izlienu no rīta ārā un saku, kāpēc atkal kaut ko tur. Bet, zini kā, tu saki to, ka būt laimīgam darbs. Kā ir būt laimīgam darbā? Manuprāt, tas ir tāds svešs koncepts ļoti daudziem no mums. Jā, varbūt. Tas ir arī izaicinājums noteikti manā darbā, jo skaidrs, ka mūsu dzīve nav kaut kāda vienmērīgs plūdums, un mums ir kāpumi un kritumi. Un, ja tu esi kāpumā un tev ir jāuzstājās un jānes pozitīvisms, kā tu pats zini, tad tas ir ļoti viegli. Bet mums ir arī jākāpj uz skatuves, kad mūsu dzīvē personīgi varbūt ir ļoti liels kritums. Agrāk varbūt tas bija man izaicinājums, bet jau ir daudzi gadi pagājuši, kurus esmu atradusi atbildi sevī, kā to darīt. Un es tiešām ļoti spēju nolikt malā savas personīgās sajūtas un savus personīgos izaicinājumus. Pirmkārt, viņi nekur nepazudīs. Ja tev tagad 2 stundas vai 6 stundas ir jābūt priecīgā enerģijā, nekur neviena problēma nepazudīs, viņi nekur neaizskries, un tev būs noteikti laiks par to bēdāties un pārdzīvot. Un nekādā veidā tas, ka tu šobrīd būsi priecīgs un pieslēgsies tai priecīgajai enerģijai, nediskreditēs tavas bēdas pēc tam, vai tas kaut kā neapkaunos, ka tu tagad lēkā un pēc tam, nezinu, kaut kā neadekvāti uzvedies pie tā bēdīgā notikuma, kas tev dzīvē ir noticis. Prieks pasaulē vienmēr eksistē, neatkarīgi no tā, kas ir noticis tavā dzīvē, un tu vari tam pieslēgties. Un, piemēram, man šķiet, ka tas ir ļoti atbrīvojoši, jo daudziem cilvēkiem, ejot cauri sēru posmiem, kas mums visiem dzīvē ir jāpiedzīvo, sēru posms ir diezgan garš un ir ļoti, man šķiet, bīstami uzlikt sev kaut kādu zīmogu, ka tu tajā posmā nedrīkst priecāties. Tu vari sērot, piemēram, mēnesi, un draugi var tevi izvilkt ārā uz ballīti, un tu vari piedzīvot riktīgi jautru vakaru, pašaut vaļā
un būt priecīgs, un nākamajā dienā tu vari atgriezties pie skumjajām sajūtām. Un īstenībā tā pozitīvisma deva, ko tu saņēmi, atkal tevi stiprinās, iet cauri tam pārdzīvojumam tālāk. Tādēļ tas var līdzās eksistēt, un man šķiet, ka tā kļūda ir tas, ka daudz cilvēku domā, ka tas nevar līdzās eksistēt. Vai paši sev ierobežo, sakot, ka nē, tas bezmazliet nepieklājīgi. Absolūti piekrīt, jo nav jau tā, ka mēs esam pilnīgi viena tikai bināra cilvēka, vai ne? Vai nu laimīgs, vai nelaimīgs. Eksistē arī kaut kādas stadijas pa vidu, bet kā ir šodien? Teicu to, ka ir no dienas uz dienu. Šodien ir laba diena, šodien ir... Jā, šodien ir ļoti laba diena, jā. Labs, tad ķeramies klāt pie mājasdarba. Tev bija mājasdarbs, precīzi, ka 2, bet tagad aprunāsimies par vienu no tiem. Es tev jautāju, kas ir 4 lietas, kas dara tevi laimīgu. Nu, un tad es jūtu to, kā sēdēju mājās un mēģināju kaut kā izlobīt ārā, kas tad ir tās 4 lietas, kvantificēt, kas tevi dara laimīgu. Un pirmā no tām tu atsūtīji treniņi. Jā, mēs esam par šo iepriekš savā starpā runājuši, bet man liekas, tas kaut kas jauns tavā dzīvē, kā tu līdz tam nonāci. Jā, tas ziņā ir nesen ieviesusies parādība, kā regulāra parādība manā dzīvē. Bet tad, kad man šo jautāja, es mēģināju izkāpt ārā no visām lomām, kas man ir, un varbūt tādām ģeneralizētām atbildēm, kas varbūt ir sagaidāmas uz šo jautājumu, un paskatīties uz tādu ļoti šauru, tādu personīgu prizmu. Es tikai Anete, un man ir jāuztur pašai sevi kaut kādā kārtībā un laimībā, un tad es skatījos tikai uz tādām lietām, kas tā ļoti tieši ietiecās manī personīgi. Un treniņi kā instruments ir 2 gadus manā dzīvē, kā regulāra lieta. Es nonācu līdz tam tādā veidā, ka es biju pieņēmusies svarā, es biju nesportiska, un es jūtu, kā tas traucē manai dzīvei. Es jūtu, kā tas man traucē uz skatuves, es jūtu, kā tas man traucē rūpēties par savu bērnu, jo Harmanim, manam vecākajam dēlam, ir jau 11 gadi, viņam ir kustība traucējumi, invaliditāte, un man ir jāspēj viņš pacelt, un man ir jāspēj pacelt viņu 20 kilogramīgie rati ielikt bagāžniekā, vēlams bez krievu lamu vārdiem. Un tas kļuva aizvien sarežģītāk. Un man mocīja arī muguras sāpju problēmas, ko es zināju, ka es jau arī, mums jau tās visas zināšanas ir, vai tad mēs darām pareizi. Un tad es sapratu, ka man ir jāstiprina sevi, un ar tādu mērķi es arī aizgāju uz sporta zāli. Es gāju pie trenera, jo es neko nesapratu sporta zālē. Es šos izdevumus savā dzīvē attaisnoju, ka man tagad ir interešu izglītība. Es par to maksāju kā pieaudzis cilvēks. Es mācos sporta zāli un treniņus, un es gāju spēka treniņiem. Protams, spēka treniņi neietekmē tavu svaru. Tomēr tur viss svars ir ēdienkartē. Bet gadu ejot uz šiem spēka treniņiem, es iegāju režīmā un es sapratu to, ka laikam tas negaidītākais atklājums bija tas, ka es gāju ar mērķi savest kārtībā savu fizisko veselību, bet tas ārkārtīgi ietekmēja manu mentālo veselību. Es burtiski varēju redzēt, kā tās dienas, kuros no rīta man ir treniņš, atšķirās no dienām, kurās nav, un kā man sāk veidoties vajadzība pēc treniņa, kad, nezinu, 3 dienas es neesmu bijusi, viss kaut kas noticis, ir arī galvā tāds sastrēgums, pilnīgi liekas, ka tu aizēji tur izsvīsti, kaut ko izstrādā un ir tāda kaut kādu nonulēšanās savā ziņā. Tas bija tas, ko es negaidīju, kas bija man tāds jauns atklājums. Un gadu tur ejot, es arī izveidoju kaut kādu, mums jau vienmēr pietrūkst arī resursu kaut ko risināt. Un šajā gadījumā ar svāru un vēl visādiem pārdzīvojumiem, kas fonā bija dzīvē, man kapitāli pietrūka resursu to adresēt. Un sporta zāle man pa to gadu bija ļoti palīdzējusi radīt ekstra resursu, tātad man radās ekstra spēciņš, caur kurus varēja tad risināt nākamo jautājumu, kas bija svars un ēdienkarte. Super interesanti, ko tu saki par to, ka parādās vairāk resursus, jo principā nav tā, ka tas ir kaut kāds noslēpts fakts, to, ka pirmkārt sportojot izdalās visādas vielas mūsos, kuras arī starp citu nomērāms, ko mēs arī mēģinājām nomērīt, bet līdz tam mēs vēl tiksim.
Jo man šķiet, ka es tevi esmu saticis gan 2 naktī, gan 7 no rīta, gan vēl pa dienas vidu noskatījies interviju, kurā tu stāsti par saviem personīgajās dzīves, gan izaicinājumiem, gan visādiem piedzīvojumiem. Nekad nav šķits to, ka tu varētu būt tajā kategorijā, kur kaut kam nepietika laika, spēka, enerģijas. Bet tā jau ir. Tā ir. Un es arī mēģinu būt godīga par to, jo man šeit ļoti bīstami ir. Skaidrs, ka veidojās kaut kāds priekšstats, īpaši, ja tu esi uz skatuves un tam līdzīgi. Bet man šķiet ļoti bīstami ir, kad veidojas priekšstats par mūžam pozitīvo Jāni, kurš nav līdz galam godīgs par to otru dzīves pusi. Jo tas rada citiem cilvēkiem, kuri to redz, tādu neadekvātu realitātes izpratni. Tev var rasties, īpaši manā situācijā, kad es esmu viens no vecākiem, kurš rūpējas par bērnu ar invaliditāti, kas ir skaidrs, ka tas sarežģīja dzīvi tādā režīma ziņā, finansiālo izdevumu ziņā, plānošanas ziņā un tam līdzīgi. Man demonstrē tikai, kā man viss sanāk, izdodas un man mūžam pietiek spēks, var radīt priekšstatu, kur kāda cita mamma domā, kas man nav kārtībā, ka es tā nevaru. Nav tā. Nav tā, ir ļoti grūtas dienas, ir ļoti maz spēka, ir tādi pasākumi, pirms kuriem es izdzeru 3 Coca-Colas Nezero, lai man ir cukurs, uz kuru es varēšu izbraukt, jo man šķiet, ka man ir -20 spēks. Un, protams, man palīdz arī tevi satikt backstage'ā, un mēs jau viens otru vienmēr koleģiāli, vispār kolēģi vienmēr atbalstam, jo mēs zinām to garoziņas pusi. Tev reizēm ir ļoti, reizēm tas solīts iekāptajā priekā un enerģijā ir ļoti maziņš, bet reizēm viņš ir ļoti liels un ļoti daudz no tevis prasa. Protams, ir kaut kāda paņēmienu gūzma, kas jau ir atstrādājusies. Piemēram, atgriežoties pie pašiem treniņiem, pirms 2 izrādēm es vienmēr mēģinu ielikt treniņu. Un es mēģinu nomērīt precīzi tā, ka man ir treniņš, duša, sataisīšanās, un es braucu uz soundchecku ar jau izrādes drēbēm rociņās. Man tas ir kļuvis par sagatavošanās rituālu. Es jūtos, ka es esmu tātad notīrījis visu, kas bija uzkrājies mentāli, un es jūtos stipra. Es jūtos svaigi nodušojusies, hormoni pozitīvi izstrādājās, un es jūtos ļoti gatava radīt kaut ko. Okay. Es domāju, ja mēs sākām pieminēt par hormoniem, tad lecam iekšā. Tu pati zini savu analīžu rezultātus vai vēl nē? Es atvēru viņus, bet es pat nemēģināju izlikties, ka es kaut ko saprotu. Ļoti labi. Tad mums būs vēl jau interesantāk. Tātad, pirmkārt, jums bija vitamīnu un minerālu vielu komplekts jāveic. Tas ir tāds analīžu komplekts, kur var vienkārši aiziet un uztaisīt jebkurā brīdī. Nav jāgaida ne ģimenes ārsta nosūtījums, nekas. Ja jums tu kādreiz iepriekš esi gājusi, labprātīgi nodot analīzes. Es esmu darījusi tā, ka es esmu teikusi ģimenes ārstam, vai man nepienākās reizi gadā pilnā asinsaiņa, jo pienākās cilvēkiem. Un es tad esmu uztaisījis to, bet jāsaka, man vienreiz bija gluži liela vilšanās. Es piedzīvoju ļoti tādu ilgstošu noguruma periodu. Man liekas, ka man nekam nav spēka. Un es izdomāju, es varētu uztaisīt tās pilnās asins analīzes. Tur noteikti būs atbilde uz šo jautājumu. Es jau savā galvā izdomāju, varbūt man ir kritiski zemes dzelzs līmenis vai kaut kas tāds, kāpēc man nav spēka jau 2 mēnešus. Un man atnāca gluži perfekts asins analīzes. Un tad bija tas man ģimenes ārsta teiciens, nevaru jūs iepriecināt, jūs esat pilnīgi veseli. Tādā ziņā, ka nav nekāda fiziska cēluma, man nav jāpadzer dzelzs preparāts, cerību, ka šis nogurums uzlabosies. Man tiešām vajadzēja risināt slodzes jautājums un skatīties, vai te jau neparādās kaut kāda izdegšana, kas ir īstenībā, man liekas, jau tāds komplicētāks jautājums. Tā kā jā, ar tām asins analīzē var visādi būt. Patīkamā ziņa to, ka to tagad var darīt. No tā, manuprāt, nav jākautrējas. Es zinu to, ka vairākās ģimenēs ir tā dinamika, to, ka viens partners ir tas, kurš saka, aizēj pārbaudies, sakārto sevi, lai viss ir kārtībā, un tad otrs ir tas, kurš man jau viss ir kārtībā, un tā tālāk tā joprojām. Bet šoreiz tu to esi izdarījis, un tādēļ tieši pieminēju magniju un dzelzi. Par tiem arī pirmajiem mēs parunāsim. Tātad gan magnīs, gan dzelzs, tev ir labas analīzes. Tātad viss ir normas robežās, viss ir kārtībā. Bet par magniju, man liekas, ja jau mēs runājām iepriekš par sportu, tad tas ir tā lieta, ko mēs liekam klāt smagiem treniņiem, to, ka tam ir jābūt. Es lietoju magniju, jā. Skaidrs. Tā kā tas būtu bēdīgi, ja ar to magniju nebūtu kārtībā. Es nevaru teikt, ka es super regulāri, bet es kaut kādus kursikus
padzeru, jā. Protams, arī viens no iemesliem ir tas, es ceru, ka tā ir patiesība, nevis kaut kur sagrābstīt bauma, bet tas, ka tas arī uzlabo miegu un stiprina manus tā jau vārgos nervus. Tādēļ, jā, es magnijās. Īsumā es neesmu zinātnieks, bet es atradu faktus par magniju, lai mēs turpmāk zinātu, ko tas īsti dara. Pirmkārt, atbalsta muskuļu, nervu sistēmas un imunitātes darbību. Tātad visas lietas, kas mums vajadzīgas ir pēc treniņiem, vai ne? Jā. Kad mēs esam savu ķermeni principā nomocījuši. Tas ir tas, ko mēs treniņos darām. Slodzīti iedevuši, jā. Samazina stresu un uzlabo miegu. Jā, lūdzu. Tas dara. Man vajag. Ļoti labi. Šeit tik tālu mēs esam tikuši. Un savukārt par dzelzi tas ir par enerģiju, par imūnsistēmas darbību un par kognitīvajām funkcijām. Tātad, cik labi tu spēj uztvert pasauli sev apkārt. Jā. Un jautājums to pēc treniņiem kādreiz nav sajūta to, ka ir galva dulla vai tieši pretēji ir? Viss paliek skaidrāks. Man viss ir skaidrāks, sakārtotāks, tīrāks. Man ir tiešām tāda... Godīgi sakot, varbūt tās tā kā datoram refresh podziņa, ka tu uzspied, tā man sajūta pēc treniņa. Tāpēc es citreiz esmu skrējusi arī pirms pasākumiem. Nezinu, ir kaut kāds mokošāks pasākumu gatavošanas posms, nezinu, sarežģīts scenārijs vai organizatorisks problēmas, un jau pirms pasākuma vispār ir jāvada, jau ir uzblīdis kaut kas. Es arī mēģinu aiziet uz treniņu pirms es braucu, jo es tā kā restartējos, tā kā, ok, viss būs kārtībā, I got this, tāda ir man sajūta pēc treniņa ļoti. Par dzelzs rādītājiem runājot, kāpēc svarīgi, lai viņi tev būtu labi, adekvāti, un tas patiesībā ļoti super būtiski ir, jo dzelzs ir atbildīgs arī par dopamīnu ražošanu. Tātad, kā mēs visi zinām, jā, dopamīns ir tas, pēc kā mēs tiecamies, tas ir tas, to mēdz saukt par runner's high, jā, ir tas izteiciens, un pēc jebkura treniņa ir šī sajūta, ka mēs esam skrējēja lidojums tiem. Jā, tas tāds super tulkotais. Bet arī es gribu akcentēt, ka ļoti svarīgi sievietēm sakot šim līdzi. Tas vispār ir kaut kas, par ko man ir prieks redzēt, ka sievietes vairāk runā, jo mums ir cikls, un mēs zaudējam asins mēneša ietveros, un ļoti bieži tas ietekmē mūsu dzelzs rādītājus, un tas ietekmē to, kā mēs jūtamies. Un vēl interesanti, ja tu tomēr sāc tam ciklam sekot līdzi, atgriežoties pie tiem treniņiem, tas ietekmē tavu treniņu dinamiku. Es pilnībā zinu, ka es varu likt klāt svaru, kurā mēneša posmā. Es to nekad nedarīšu. Tātad, ja mani ir nedēļa pirms mēneša reizēm, es nekad nepalielināšu svaru, ar kuru strādāju treniņā. Tikko beidzās mēnešreiz, let's go, piecīti klāt liekam. Absolūti. Un, protams, ja tu iedziļinies tajā tēmā, tur vēl sīkāk tu vari, principā, es iesaku sievietēm iedziļināties šajā tēmā, jo tas ir absolūti veids, kā tu vari saprast, kā strādāt kopā ar savu ciklu, saviem hormoniem un savu ķermeni, un kā tos, kas ir arī izaicinājumi, to visu pavērst savā labā. Un mēs to arī redzam arī elementārā plānošanā. Ir arī miljons joki par šo tēmu, kas ir arī foršs veids, kā par to runāt. Piemēram, mēme ar bēdīgu sievieti, kas ir saķērusi galvu, kas ir pirms mēneša reižu nedēļā iesprūdusi ar visām lietām, ko viņa ieplānoja tajā high, kas viņai bija uzreiz pēc mēneša reizēm, jo tu tur saliec, un es to darīšu, tev ir atkal viss tāds, jā, aiziet, man ir tik daudz spēka, un tu saplānotās lietas nepadomājot, ka tad tev būs tieši kritums uz leju, un tu neko negribēs darīt. Bet viss no tās enerģijas bija saplānots tieši tajā brīdī. Ja tu to ņem vērā, tad tas tev ļoti palīdz organizēt savu dzīvi, un gan savus treniņus, gan plānošanu un tam līdzīgi. Reku, tu tagad runā par tādu tā kā, mazliet sevis hakošanu, sauksim to tā, jo mana pieredze arī rāda dzīvē to, ka lietas, tā, ka mēs kvantificējam, ieliekam kaut kādos skaitļos, rādītājos, tabuliņā, grafikā vai vienalga, kā mums vien palīdz. Mums palīdz sevi motivēt. Piemēram, tas pats arī tu minēji, vai ne, par svāra zaudēšanu kaut kādā brīdī. Saka to, ka tad, kad cilvēks zaudē svaru, vislabākā lieta, ko darīt, ir katru rītu tomēr nosvērties, piefiksēt šo ciparu un saprast, vai tu tā kā ej uz augšu, vai tu ej uz leju un tā tālāk tā joprojām. Tas pats arī tagad runā par ciklu to, ka būtu svarīgi plānot šīs lietas. Tad kāpēc ar analīzēm? Kāpēc dēļ biežāk? Tas taču ir tāds kā super primitīvs veids, kā sev pārbaudīt. Daudz cilvēku pat nezina, ka mums reizi gadā pienākās visiem tāpat
pilna asinsaina, un kad būtu jāizdara reizi gadā maziņš check-ups, arī tad, ja tev viss ir kārtībā. Man liekas, mums ir ļoti lēni mainās tās domas par mūsu veselību tādā ziņā, ka mēs kaut ko varam darīt pirms kaut kas ir noticis. Mums nav jāsagaida kliņķis, lai rīkotos. Un redzēt šajā asinsainā, ka tev jāpiestrādā pie šī vai jāpadomā par to, ir laicīgi, ir prevencija. Tu jau laicīgi rūpējies par sevi. Bet, diemžēl, un arī šo visvairāk grēko vīrieši, to mēs taču zinām pēc statistikas daļai, mēs rīkojamies tikai tad, kad jau ir slikti, jābūt jau kaut kādam konkrētam sliktam, un tad vēl arī kāds ir tas sliktuma līmenis, kas ir arī pierādīts, ka vīrieši vēl daudz ilgāk tolerē kaut kādas veselības problēmas, mēģinot tās normalizēt, attaisnot. Man tikai drusciņi sāp, man tikai drusciņi. Tajā pašā laikā 37 un 2 mirstam gultā. Jā, bet pie nopietnākām problēmu risināšanām ļoti bieži tās tiek ignorētas. Un tas būtu kaut kas, man liekas, kopējai sabiedrības veselībai ļoti svarīgi. Jā, tad regulārs asins analīzes un regulāri kaut vai vienreiz gadā. Sakot līdzi savai veselībai, pirms mašīnu pārbauda reizes gadā, vai ne? Ir tehniskā apskata, ir piespiest. Man visu laiku ir licies, kāpēc nav mums cilvēkiem piespiesta tehniskā apskata. Reizi gadā tev jānomaina ir uzlīme sev šeit uz muguras, kurā tev pasaka, viss kārtībā, dodies tālāk. Bet labi, ne par to. Dodamies tālāk pie lietām, kas tev padara laimīgu. Par treniņiem mēs aprunājāmies, par sportu. Nākamais man pierakstīts folkloru hobiju, kur man liekas, bet sports daudziem ir arī hobijs. Bet tad ir tas folklora pierakstīts. Ko tu ar to biji domājis? Man ļoti patīk un interesē tradicionālā kultūra. Un, ko mēs pazīstam biežāk ar vārdu folkloru. Man ļoti patīk un fascinē viss, kas ar to ir saistīts. Un manā dzīvē ir ikdienas režīmā ir izaicinoši atrast vietu hobijiem. Okay. Un man ideālā pasaulē man būtu laiks un resursi svinēt visus tradicionālos svētkus, tajos iedzināt, ieguldījos, bet man vairāk interesē tā praktizēšanas daļa. Man gribās tos piedzīvot. Man gribās piedzīvot tradīcijas, man gribās braukt uz masku festivālu, man gribās piedzīvot Jāņus, saturiskus. Man gribās celties agri no rīta, braukt sagaidīt sauli lielajā dienā. Un tas man interesē. Man patīk mūzika, man patīk tautas mūzika ļoti. Un es esmu pieņēmusi, ka tādā pilnā apmērā ideālā variantā es to nevaru piedzīvot. Tur bieži ienāk kaut kādi pasākumi, sakrīt, metumi, Bet es cenšos to darīt uz maksimālo kapacitāti, ko es varu, kopā arī ar savu ģimeni. Un tad tā atbilde, ko es esmu sev atklājusi, kas veids, kā to noturēt savā dzīvē, ir, ka man ir jābūt vismaz vienai stīdziņai visu laiku saistītai ar to. Piemēram, pagājuši, kad es pieteicos un gāju tādā tradicionālās kultūras skolā, tādā interešu izglītībā, kur sestdienā bija lekcijas, kurās bieži man bija no rīta jāklinās, jūs līdz 2 nakties bijis pasākumā, bet es šeit esmu. Un tas bija ļoti interesanti un bagātinoši. Un kad šī skoliņa beidzās, kā lai to nosauc, kursi laikam beidzās, tad man uzreiz bija skaidrs, ka man ir jāieliek atkal, kas būs tā regulārā pieturvieta, kas man šo hobiju turpinās. Un es tad adresēju, vispār pagājušais gads man bija tādā zīmē, ka angliski ir tāds lielisks teiciens, it's time to face the music. Tātad godīgi, brutāli skatīties uz faktiem. Un viens no faktiem bija šāds. Man uz komodas stāv kokle. Kokle, kuru man uzdāvināja mans vīrs pie brīnišķīga meistara taisītu, tad, kad piedzima mans pirmais dēls. Un tas bija pirms 11 gadiem. Šiem 11 gadiem ar cerību, ka es pati kaut ko pašmācības ceļā, es varu nospēlēt vāji 3 dziesmiņas. Ja? Un viņi pārsvarā stāv noputējusi. Un tad es jau teicu šādu, vai to koklu pārdod, lai kāds cits spēlē, tas taču ir kauns, ka instruments stāv un nespēlēts. Vai arī tad sāc spēlēt. Pati nevari, nav laika tev, nav spēka, tad ir kaut kāds laiks jāieliek. Un tad tagad es eju uz privātām koklas nodarbībām kopš jūlija.
Ir bijuši kaut kādi pārtraukumi, kur man tur bija jābūt prom no Latvijas un tam līdzīgi. Un es eju reizi nedēļā stundu spēlēt kokli. Man, diemžēl, vēl aizvien nav laiks spēlēt ne pirms tam, ne pēc tam. Bet es sev esmu pateikusi, ka es no nulles esmu aizgājis uz to, ka stundu nedēļā spēlēju. Un jā, es redzu, tu pats zini arī ar instrumentiem, nevar apiet to treniņa daļu, nekādīgi. Skaidrs, ka mans progress būtu daudz ātrāks, ja spētu mobilizēties, arī spēlēt ārpus šīs nodarbības. Bet pagaidām es sev pateikusi, ka tas ir arī ok. Svarīgi, lai būtu izcilība. Ja tu saki, ka man ir vajadzīga struktūra, es eju tur uz folkloras nodarbībām, uz kaut kādām lekcijām, tad es eju uz koklas nodarbībām arī kaut kādu struktūru. Tā ikdiena arī es pieņemu, ka ir balstīta par un ap tavu kalendāru. Arī hobijiem tev ir vajadzīga struktūra, kaut kāds progress? Man palīdz, protams, jā, ka ir kaut kāds atskaites punkts, jā. Kad ir kaut kas ir obligāti jāizdara, tad, ja tu nezinu, tu esi ieplānojis tajā dienā, tev negribās iet, bet tā nodarbība sarunāt, ko tu viņu atcels, bāzējoties uz, man nav noskaņojums. Un, protams, tas tāpat kā treniņš, kurš ir ielikts treneri, tu taču viņu neuzmetīs, vecais, labais, tas joks, ka mēs pret citiem esam atbildīgāki kā pret sevi ļoti bieži. Un tādā veidā tu arī vari sevi apstrādāt. Jo gala rezultātā, tad jau, kad tu aizēji, tu taču iznāc ārā priecīgāks. Un tad tas tā arī strādā. Tas ir tas iemesls, kāpēc tu ej uz tām nodarbībām, lai pēc tam iznākt ārā priecīgāk? Tāds vienmēr ir rezultāts, bet jā, man tas ļoti iepriecina tā kokla spēle. Kaut gan tā nodarbība ir ielikta kaut kur pa vidu vienmēr, un tad ļoti bieži es esmu teikusi, ka es jūtos tā kā, zinu to sunīšu mēmi, kurš sēž degošā istabā ar krūzīti, this is fine, tad es ļoti bieži jūtos kā tas sunīts degošā istabā, tikai man ir kokla rokā, es tur spēlēju, un man pirms tam ir bijis skrējiens, es pa galvu pa kaklu atskrēju nodarbību, un es jau pēc tam zinu, kur man jāskrien un jāapspēj šis un tas, bet, lai tu tos pirktiņus akordos liktu un kaut ko mācītos, tev nav nekādu variantu, kā būt šeit un tagad. Tā kā pirms tam bija viss kaut kas, pēc tam būs viss kaut kas, bet šajā stundā nekas cits neeksistē, kā mūzika, kokle, savas smadzenes sakoncentrēt uz to, ko tu dari, jo tikko tavas domas aizklīs kaut kur tā, tu, protams, nokļūdies, tev ir jābūt šeit un tagad. Un tā man tāda prakse sanāk, kā to praktizēt realitātē. Ļoti forši, manuprāt, nofrāzēju, jo sanāk, ka mūzika tīpaši ir, manuprāt, viena no tām aktivitātēm. Es pieņemu, tev ar improvizēšanu ļoti līdzīgi, vai ne? Ka ir kaut kāds brīdis, kurā tev ļoti jāfokusējas, lai kaut kas labs izdotos, un tajā brīdī ir tā maģija, vai ne? Tu esi atslēdzies no vispārējā. Jā. Drazas, kas apkārt notiek. Un tad ir viens brīdis, kurā tu kļūsti tik labs tajā, ko tu dari, ka tu vari tā kā sākt baudīt, pievērst uzmanību citām lietām apkārt, paralēli, kamēr tu šo dari. Bet jebkurā gadījumā, šo mēs laikam, ka kadrā neesam aprunājuši, bet tu man iepriekš teici to, ka to tāds mazais klepus ir atpakaļ pie tām analīzēm. Jā. Cinks. Zini, kāpēc cinks svarīgs ir? Kāpēc? Cinks svarīgs, jo tas ir imūnsistēmai svarīgi. Tātad, cik labi tu tiec galā ar visu pārējo, ar visiem tiem vīrusiem un visādiem dreņķīšiem, kas mums ir apkārt katru dienu. Es pieņemu, ka tur ir kaut kas nelabs. Tur ir pazemināts. Tur ir pazemināts. Un, pavisam vienkārši tātad pavaināt imūnreakcija, hroniskais klepus, kā mēs runājām, un viss šis, tas varētu būt saistīts ar to. Jā. Nepieņemsim risinājumu, bet man liekas, ja jau kaut kas ir pazemināts, tad mums jāmēģina atrast kaut kāds praktisks padoms. Zini, kuros ēdienos ir cinks, tev patiks? Es ceru, ka tev patiks. Tu esi austeru cilvēks? Nē. Tad austers nē. Lielopu jēra cūksgaļa? Lielopu varētu, jā. Okay, tātad tas tev arī derēs. Olas? Yes. Zivis? Jā. Ļoti labi. Un tad viss kaut kāda augavot arī. Ķirbi, piemēram, šobrīd aktuāli. Ķirbi gan es lietoju šajā brīdī aktīvāk, kā rudenī, kad visi bāžās ar tiem ķirbiem, kur viņi slikt. Tev arī mājās bija? Nē, mums vecmāmiņi dod ķirbi, man tas ļoti patīk. Tā kā, ja atbrauc pie mums ķirbis, tad ir skaidrs, ka būs ķirbju biezupa un es vēl taisu ķirbju kūku. Es tev jau šito mēs pēc tam. Viens, ko visos riekstos, pākšogos un tā tālāk tā joprojām. Bet es pieņemu, ka tas tev saistībā ar diētu un ar sportošanu noteikti, ka tās lietas ir manā ēdienkartē, protams, varētu būt vairāk. Šobrīd es esmu ēdienkartes sakārtus, kas arī man šķiet ļoti svarīgi. Ar retiem izņēmumiem ir cilvēki, kuriem strādā
tādas kategoriskas pārmaiņas, un es ieliekos tajā režīmā un viss. Es zināju sevi, un tāpēc es arī ļoti izvairījos. Man, godīgi sakot, daudz cilvēki pamanot manu svara zudumu, kad es ieliku to bildi salīdzinājumu, rakstīju un prasīju padomus, es ļoti izvairos tos dot, tāpēc, ka es neesmu speciālists, un tāpēc, ka mēs tiešām esam ļoti dažādi. Un man šķiet, ka īstas pārmaiņas strādā tikai tad, ja tu tās veids, esot godīgs pret sevi. Yep. Necelšos es 5 no rīta nekad. Nē. Tā nenotiks. Kāpēc man sakot kaut kādam padomam, ka tas ir veids, kā uzhakot savu dzīvi? Man tas nestrādās. Bet skatoties uz mani un manām īpašībām, es varu atrast, kas man strādā. Tādā ziņā es esmu savākusi ēdienkarti, bet tur ir vēl ļoti daudz lietas, ko uzlabot. Un tagad es gribētu spērt nākamos tādus solīšus, tur olbaltumvielu palielināšanai un tam līdzīgi, bet es atkal to daru ļoti pakāpeniski un skatoties, kas man strādā. Nepatīk man tas biezpiens. Viņu drusciņi varu kaut kādās konkrētās kombinācijās, bet es nebūšu cilvēks, kas tagad sāks baigi ēst biezpienu. Bet sanāk savu laiku pa laikam samalot. Ja es zinu, ka man konkrēti arī šobrīd ir diēta, sanāk savu laiku pa laikam samalot, ka es jūtos paēdis, lai gan realitātē man gribās pagrābt tuvāko našķi, kas man ir tajā brīdī. Jā, tad arī tā ir tāda praksa, man šķiet, izveidot godīgu sarunu ar sevi. Un pateikt, man arī tā ir, kad es esmu objektīvi pēdus, bet man kaut ko gribās. Es vienkārši esmu tagad iemācījusies sev noformulēt, kāpēc man to gribās. Jo es objektīvi redzu, es pēdu ļoti bagātīgas vakariņas. Es esmu pēdusi. Tas bija garšīgi, tas bija uzturvielām bagāti. Man ir fiziskā vajadzība apmierināt. Es visticamāk gribu tagad kaut ko graust un šņakarēt, tāpēc, ka šī bija ļoti stresaina diena, un rīt ir kaut kas, par ko es jau tagad sāku satraukties. Un ja tu to adresē, tad tu vari arī ar to tikt galā un veikt citas izvēles. Ja mēs esam pieskārušies pie vakara, jā, pie našķiem un pie vispārējā, nākamā lieta, kas dara tev laimīgu, kā tu pat atbildēji, ir miegs. Un laiks vienai. Man liekas interesanti to, ka šīs lietas nāk tā kā kopā. Tas ir tā, ka tev vienīgais laiks sev ir miegā vai kā? Jā, tā bieži vien ir, bet es cenšos ik pa laikam uztaisīt tādas gultas dienas, tā es viņus saucu. Okay. Tā ir diena, kurā es neizkāpju ārā no gultas un es operēju tikai no gultas. Es izguļos, es paskatos kaut ko, es atkal varu aizmigt, es varu palasīt, es varu atkal aizmigt, un es tā kā esmu viena, man neko neprasa. Reti man sanāk, protams, tādas dienas radīt, bet es cenšos, lai tādas ir. Īpaši, ka es redzu, ka ir kaut kāds riktīgs slodzes lieziens, es zinu, ka man vajag ielikt gultas dienu, jo manā darbā un man ir ģimene, un tās visas manas lomas paredz visu laiku man dot. Un arī būt ļoti daudz kontaktā ar cilvēkiem, kas man patīk, bet ja tas ir ļoti lielā slodzē, nezinu, tev nav pēc kaut kādām intensīvām pasākumu slodzēm bijis tāds, ka ja vēl kāds man kaut ko paprasīs, vienkārši tā kā liekas, ka man ir nervu sistēmai vairs nav apvalciņš. Un tad man liekas, ka tādā dienā, kad tu esi pilnībā viens gultiņā, savā siedziņā ar savu grāmatiņu vai seriāliņu, un tā kā tev neviens neko neprasu, tā kā atjaunot to nervu sistēmas apvalciņu un vienkārši dabū vientulības normu. Un protams, ka atkal mums vienmēr šķiet, kā es tādā varēšu, paņemt neko neproduktīva diena. Īstenībā tā ir ļoti produktīva diena, jo tas, ko tu tajā dienā iegūsti sev, simtskārtīgi atspēlēsies, pēc tam parādīsies tavā darbā, tavā saskarsmē ar ģimeni, draugiem un vispārējo. Tas man atpakaļ vedina uz to, zinot tavu to grafiku un saspringtību un to skrējienu, kādā tu esi ikdienā, gultas diena izklausās, kā tu vienojies, piemēram, mājās ar vīru to, ko tagad man būs gultas diena? Kā tas strādā jums ģimenes kontekstā? Ja es to tad tas ir jāorganizē, tad visticamāk tā būtu darba diena.
Pirmdiena ir slikta diena tam, jo pirmdienā visi visu kaut ko grib no tevis. Otrdiena ir ļoti laba diena tam manā grafikā, jo tad es pārsvarā brīvdienās strādāju, un arī, protams, darba dienās, lai sagatavotu visu tam brīvdienas darbam. Tad ideālā variantā es nostrādāju pirmdienu, visiem viss ir atbildēts, visiem viss ir iedots, visi ugunsgrēki ir apdzēsti, un tad otrdienā būtu gultas diena, tad ir sarunāts ar vīru, ka viņš aizved bērnus uz skolu vai atdod bērnus asistentiem un paņem to rīta maiņu uz sevi. Un tad, ja mans jaunākais dēls ir skolā un vecākajam dēlam ir asistents, ar kuru viņš dodas uz skolu vai uz pulciņiem, tad man šīta darba diena no sērijas var sanākt brīva, ja es neesmu nekādus mītingus tur ieplānot. Tas ir laicīgi jāplāno, atpūta ir jāplāno. Mēs vienkārši atgriežamies atpakaļ pie tā, ka viss ir jāmēģina salikt kaut kādā grafikā. Un jāspēj arī noturēt robežas, tā kā, ja kāds tev zvana vai raksta, pateikt, es atvainojos, šodien man ir brīvdiena, kas var izklausīties jocīgi, ka otrdienā ir brīvdiena, bet ņemot vērā to darba specifiku, tas īstenībā mums ir, tādiem pasākumos strādājošiem visbiežākais variants, ka brīvdiena ir pirmdiena vai otrdiena. Tas atkal vienkārši, kāpēc man tas vedina par ģimeni tieši uzjautāt, jo es nezinu, vai es tev kādreiz esmu prasījis par vīru, tā kā, kad viņš atrod dienu sev, vai kāds jums ir tas balans mājās? Viņam varbūt tāda gultas diena nav aktuāla, akal. Tas nav tāds universāls padoms, kādam cilvēkam tā kā besīs ārā, šīs diena būs novāļājis pa gultu, kā viņš jutīsies vakarā slikti. Tas nav kaut kas, kas strādā visiem. Es zinu, ka tas ir kā es varu atgūt savu resursu, bet viņš arī ir no tiem rosīgajiem tipiem, kuriem tāda diena, man liekas, nemazām neiedod to pašu, ko tādu var iedot man. Viņš dodas dabā, viņš plāno tādas, viņam patīk septītniekā piedalīties vai rogainingā un viss šīs aktivitātes, un tas ir veids, kā viņš atslēdzās. Tad es pieņemu, ka viņam ar D vitamīnu iet labāk nekā tev, ja viņš vairāk dabā iet, jo es skatos, ka D vitamīns ir tas, kur tev būtu laikam visvairāk uzmanība jāpievērš, kā arī vairumam no mums, vai ne? Skatītāji un klausītāji neredz, kas šobrīd aiz loga notiek, bet jūs varat iedomāties. Ir novembris, un novembrī ir kā ir ar to saules daudzumu, cik mēs saņemam. D vitamīns, vai tu pati pamani pirmkārt to, ka kad ir brīži, kuros vienkārši ir nogurums, un tu paskaties ārā pa logu, un tiešām tā kā vecs cilvēks nodomā pie sevis. Es personīgi nodomāju laikam pie sevis to, ka šodien ir slikta diena ārā, slikta laikapstākļi, tāpēc es jūtos arī sliktāk. Bet zini, kas ir pa fenomenu, ka mēs jau, kad mēs ejam tajā tumšajā, miglēnajā periodā, mēs jau esam to piedzīvojuši, un mēs tā kā sākam pieņemt, ka šitā ir. Un tad ir tā viena saulainā diena, vakar tā bija. Vakar bija pēkšņi saule. Cik Instagram storijos to varēja redzēt? Cilvēki pēkšņi tā kā, šitā arī var būt. Protams, ka saules gaisma ļoti mūs ietekmē, tas ir neskaitāms reizes pierādīts. Un, protams, tas ietekmē arī D vitamīnu līmeni, kurš tātad man ir slikts ar visu to, ka es periodiski visu laiku lietoju to D vitamīnu, kas, ja tu saka, ka viņš atkal ir štruntīgs, tad man jāatgriežas pie tā, Viens ir uzturbagātinātāji, vai ne? Bet otrs ir stāvēt saulē, kas mūsu platumgrādos varbūt nav realistisks plāns katru dienu. Mums visiem ir laikam jālieto kaut kādi palīgi līdzekļi ar to D vitamīnu. Zivis, traknas zivis konkrēti. Tur ir ļoti daudz D vitamīnu. Oldzeltenumi. Es skatos seju nedaudz savievās. Es domāju, tā kā atsevišķi. Vienkārši cik daudz tu apēdīsi olas ar visiem baltumiem. Koncentrētāk. Bet tu kādreiz atdali olu no mēnsu aknu eļļa, vai tas tev izklausās labāk nekā ola zeltadumu? Paliekam pie olām. Jā, sviests, siers. Jā. Un tā tālāk tā joprojām. Tie visi ir vairāk kā tauki, kas palīdz uzsūkties labāk tam D vitamīnam. Un īsumā tā ideja ir tāda, ka tātad visu šo patērējot, tu vienkārši daudz vairāk uzņems no mazāk. Tā, kas tev ir vajadzīgs. Jo tā ir mūsu problēma, manuprāt, tāpat tā kā, piemēram, es nezinu, tur Āzijā dzīvojuši cilvēki nepanes laktozi. Tāpat mums ir ar D vitamīnu, manuprāt, mēs esam pielāgojušies kā cilvēki to, ka mums viņa konstanti pietrūkst. Varbūt tāpēc mēs esam tādi bubekļi, varbūt tāpēc mēs esam motivēti tikai tā, kad viss jau ir sagājis, varbūt dēlī. Un tad gribētu atrast tos veidus, kā tikt. Un otra lieta, kas ir labi, to, ka magnīzs palīdz arī D vitamīnam vairāk uzsūkties ātrāk
dabūt sev iekšā un tā tālāk. Un arī vajag disciplinēt sevi to D vitamīnu, ne tikai nopirkt, bet arī lietot regulāri. Katrs var padomāt pie sevis, cik daudz stāv plauktiņā. Man arī tagad būtu jāatsāk kaut kāda magnija D vitamīna kampaņa, un es jau zinu, tas, ko es darīšu, ir, lai kaut ko atcerētos katru dienu izdarīt regulāri. Tas ir mans triks, kā es to daru, un šis gan varētu daudziem cilvēkiem strādāt, ka, ja tu kaut ko gribi sākt darīt regulāri, tev šī darbība ir jāpiekabina klāt pie tās lietas, ko tu jau dari katru dienu. Un, piemēram, ļoti bieži tas, kas var apaugt, ir zobu tīrīšanas rituāls. Jo tu katru dienu tīri no rīta zobus, tad tev ar šo darbību ir jāsakombinē nākamā regulārā lieta klāt. Vai arī tu zini, ka tu katru dienu iekāpjot mašīnā dari to, un tad tev blakus ir pudelīte un tavs D vitamīns. Tā kā tu savieno tās lietas, un tādā veidā tu vari panākt to, ka tu nepaļaujies, ka kaut kad pa to dienu, kaut kad plašs jēdziens vakarā vai plašs jēdziens no rīta, bet konkrēti jau blakus kaut kādai regulārai darbībai pieliec to, ko tev vajag darīt. Tu šobrīd vienkārši stāsti to, kas ir zinātnē pamatots par pieredumiem. Tu tieši pieminēji zobu mazgāšanu. Vai tu zināji to, ka tehniski zobpastai nav vajadzīgs nekāds ne mentola piegarša, nekāda, neviena no šīm piegaršām, bet zini, kādēļ tur tāda ir? Nezinu, ne. Lai radītu tavā prātā sajūtu to, ka tā jūtas tīri zobi, un ka tu katru rītu gribi šo sajūtu sasniegt. Un tādēļ tas, ko tu saki, to, ka pie tā piekabināt klāt vēl kaut ko, ir vislabākais veids, kā veidot sev pieradumu. Vienkārši veselīgu ieradumu, kurš, tāpat kā, nezinu, no rīta izdzert kafijas krūzi, tāpat arī izmazgāt zobus un tā tālāk tā joprojām. Bet labi, pēdējā lieta, kuru tu rakstīji, ka dara tev laimīgi, ir tā, par kuru es laikam zinu vismazāk, bet man būs visinteresantāk paklausīties, jo tu esi ierakstījis terapiju. Un tad jautājums tev, vai bija kaut kāds klikšķis, kurā brīdī tu saprati to, ka man ir jāiet, man ir šis jāsāk darīt? Es ar pārtraukumiem esmu ilgadējis terapijā gājējs. Tad pirmo reizi es terapijā nonācu tad, kad es gaidīju savu otro dēlu. Un tad, kad atklājās pirmie sarežģījumi ar pirmo dēlu, un sanāca, ka tas viss notiek paralēli. Bija šī lielā neziņa par mana vecākā dēla Hermaņa veselību un kas vispār notiek, kas jādara. Un bija ļoti liels stress un bailes un bažas un viss šis, bet es biju stāvoklī ar otru dēlu. Un mani ļoti nobiedēja tas, ka es lasīju, ka man likās, ka man varētu būt jau kaut kādas depresijas pazīmes vai paaugstināts stresu, respektīvi emocijas bija ļoti daudz. Es jūtos viņās ļoti, es jūtos, ka es netieku ar visu šo galā, bet atkal, sevis dēļ mums ir grūti izdarīt lietas, bet citu dēļ, jā. Un īpaši tas cits ir tas bērns, ko tu gaidi. Un grūtnieci, es izlasīju, ka šis var ietekmēt grūtniecību, un es ar ļoti lielu atbildību, tāpat kā es, dzeru vajadzīgos vitamīnus grūtniecības laikā un dzelzi, tāpat man likās, ka man ir vajadzīgs papildus resursus. Sevis dēļ es neaizietu, bet, ja tas var ietekmēt, man ir jāiet uz terapiju, man vajag kaut kādu telpu, kur es tad varu tikt ar šo galā, kaut kā mierināt sevi, lai šis stress, ko es tagad izjūtu un pārdzīvojumi, nesāk ietekmēt manu grūtniecību. Un tā es nonācu terapijā pirmo reizi. Tātad tas bija pirms 10 gadiem. Un tā ir palikusi kā lieta tavā dzīvē arī tagad? Jā, ir bijuši pārtraukumi, bet es eju terapijā un ir mainījušies terapeiti, ir mainījušies terapijas virzieni, bet es eju terapijā, jā. Kādēļ es par to prasu un kādēļ man liekas ļoti svarīgi par šo aprunāties, jo viena no visstigmām pilnākajām tēmām, manuprāt, par kuru mēs ikdienā nerunājam. Terapija, tam nevajadzētu būt kaut kam, ko mēs nosodam savā galvā. Un tad jautājums, varbūt šis ir tas brīdis, kurā palūgt kaut kādu padomu tiem, kas tā kā jūt, ka kaut kas nav kārtībā, bet savukārt par to soli doties pie kādu un meklēt palīdzību, nav gatavi veikt. Par to laimi runājot,
laime ir tāds milzīgs vārds, un daudziem liekas tāds ļoti augsts kalns, un man šķiet, ka tas kaut kā mūs arī bieži vien sasaist pēc tās laimes, tiekties uz to laimi, iet vai visu laiku, vai tu esi laimīgs vai nelaimīgs. Īstenībā, tu vari samazināt savas prasības pret sevi un paskatīties uz sevi tādā bišķi mazākā mērogā. Kā es jūtos ar sevi? Vai ir ok? Štruns pa laimi, vai ir ok? Tāpat kā es saku, ejiet ratā ar to sevis mīlestību. Vai tu spēj runāt ar sevi iekšā laipni, vai tu vari būt pret sevi tik laipns, kā tu atbildi, nezinu, svešiniekam uz ielas, kurš tev pajautā, cik ir pulkstenis, un tad, ja tu analizē, ka tavs iekšējais monologs īstenībā reizēm ir ļoti negatīvs, vai tu uz sevi attiecini lietas, ko tu 100 gadus neteiktu savam draugam. Un man šķiet, ka terapija, ja tu secini, ka tu nejūties ok ar sevi, vai ka tev ir kaut kāds objektīvi liels pārdzīvojums, kuram tev ir vajadzīgs palīdzīgs rokas, lai izietu cauri, tas ir ļoti adekvāts solis vērsties pēc palīdzības, vai šeit, teiksim, manā gadījumā viens no grābekļiem cauri gadiem, ko es esmu sapratusi sevi, ir tas, ka ir ļoti liela intensitāte un nav laika pārdzīvot. Tikai es teicu, ka tu vari būt uz 6 stundām priecīgs tajā pasākumā, bet ir jābūt laikam pēc tam to pārdzīvojumu adekvāti izjust vai iziet tam cauri. Un man ir bijuši posmi, kad viena lieta ir uz otras, un es tā kā ļoti ilgi apturu sevī to pārdzīvojumu, un viņam tā kā nav laika un telpa, kad būt. Terapija ir tāds arī regulārs loks, kurā man izrunāt kaut kādas sakrājušās lietas vai sāpīgās lietas un tam līdzīgi, kuras varu sevi sakārtot un pastīties, ka, nezinu, citreiz arī ir tādas situācijas, ka tu to nedēļu esi nodzīvojis, viss tur darbojies, viss super tralā, un tev tur tā terapija ir ielikt, un tāds, labi, jāaiziet, atkal neatcelšu, vai ne? Bet īstenībā, nejūtu sevi vispār vajadzību šodien iet uz turieni. Un tu aizēji, un tā saruna tev aizved uz to, ka tu secini, es īstenībā diezgan daudz esmu apspiedis tās emocijas, un daļa no tā stresa, ko es izjūtu fonā šai nedēļai, ko es visu laiku teicu, ka tas ir darba dēļ, ir arī tādēļ, ka es neadresēju šo te jautājumu vai nedomāju par, nezinu, kaut kādām grūtām attiecībām, kuras es šobrīd nerisinu savā dzīvē un esmu uz pauzes. Tas, es domāju, ka nenoliedzami terapija ir pozitīvs ieguvums un es gribētu, lai vairāk cilvēki iet terapijā. Es kaut kā uzkāros uz vienu teikumu, kur tu teici, uzdot savu jautājumu, vai ir ok. Nevis vai tu esi laimīgs, bet vai ir ok. Un tad šis mēģināšu uzdot kaut kā konstruktīvu šo jautājumu. Kas tavuprāt ir svarīgāk? Tik galā ar lietām, kas nav ok, vai tiekties uz lietām, kas tevi tur padarīs pārlaimīgu uz brīdi? Tas viss ir par balansu. Tas neizslēdz vienu otru. Vienkārši daudziem šķiet, piemēram, ja tu esi sliktā situācijā un tu esi nelaimīgs, tad tas lēciens uz laimi šķiet ārprātīgi milzīgs. Es nekad nebūšu laimīgs, jo tas kalna gals ir tik tālu. Bet tas ceļš, jo pirmkārt tas vispār ir dzīves ceļš un mums nav tāda konstanta stāvokļa dzīvē, ir jāsadala mazākos posmiņos. Un tad tas solīts, ok, es esmu šobrīd nelaimīgs vai man objektīvi šobrīd slikti, bet ceļš līdz man būs ok, ir daudz mazāks. Un es viņu sadalu vēl mazākos gabaliņos un veicu attiecīgus soļus, lai sasniegtu to stāvokli, ka man ir ok. Un atkal tas, ka tu izdari to, tev iedod resursu un bāzi arī iet tālākus solīšus. Vismaz manā pieredzē tas man ir strādājis. Bet mums ir arī kaut kādas ilūzijas vēl aizvien katram sevī, ko mēs nesam par to, cik mēs varam būt laimīgi, vai ka laime ir kaut kāda konstanta, vienmērīga, visu laiku. Dzīve ir sarežģīta, mēs dzīvojam arī ļoti turbulentos laikos. Ir kalni un lejas, un ir lielāka kalni un lielāks lejas, un tas man šķiet puse no ok sajūtas ir pieņemt to, ka tā ir. Klau, par terapiju un par visu šo, un kopā izklausās, ka tev tas, ko es no šīs sarunas paņemšu atpakaļ, to, ka struktūra ir laba lieta,
To, ka var atrast nerutīnu arī diezgan rutīnīgā dzīvesveidā, kurā mēs tā kā dzīvojam pēc sava grafika, lai nevienu neapčakarētu beigās. Vienalga, kādu mēs to motivāciju sev esam atraduši, bet ir arī lietas, kuras tā kā ieplānot nevar, kuras nekādu lielu prieku un laimi nenes, ko darīt situācijās, kurās ir hauss. Jo, kas man liekas tā kā super paradoks, vai ne? Tu esi improvizatori. Yeah. Tavs darbs ir pārvaldīt, strukturēt hausu. Un tajā pašā laikā tu man tagad stāsti, ka tā kā šitā, ļoti daudz arī ļauties hausam. Es pieminēju lietas, kas man ir salikts pa plauktiņiem, bet katra nedēļa izskatās citādāka man. Un šīs ir kaut kādas lietas, kas atkārtojās un drusciņi strukturizē to nedēļu. Jo tā jau man grafiks ļoti atšķirās, kurā nedēļā ir izrāde, kurā nedēļā nav izrāde. Kurā ir lielie pasākumi vai mazie pasākumi, vai tur ir lekcija. Mainās tā slodze. Vai ir nedēļa, kad ir 3 lielie pasākumi pēc kārtas. Un tas darba grafiks ir ļoti mainīgs. Līdz ar to man palīdz tas, ka es tagad daru tā, ka es skatos uz nedēļu nevis tikai no darba perspektīvas, kuras visu laiku došu. Es skatos, vai man tajā nedēļas griezumā ir pozīcijas, kuras arī sevī ieliešu iekšā. Ko tad es došu cilvēkiem, kas man ir svarīgi? Un, ja es tur redzu, ka man ir 2 treniņi, man ir terapija, man ir kokle, tad jau tā nedēļā ir 4 stundas, jo tas, principā, viss ir stundu lodziņi, kuras redzu, kuras iepildīšu sevī iekšā. Un man ir bail nonākt līdz tāda izdegšanas stāvoklim, un man šķiet, ka ir svarīgi rīkoties preventīvi, jo es esmu bijis bedrē. Es zinu arī to skaudro patiesību, ka neviens cits no bedres nevar izrāpties kā tu pats. Tas ir ļoti grūti. To var izdarīt, tas ir ļoti grūti. Bet vieglāk, lai cik sarežģīti liktos šīs 4 stundas tajā piepildītajā nedēļā iebāzt, tas ir vieglāk, kā nonākt līdz bedrei un rāpties no tās laukā. Un tāpēc es cenšos rīkoties preventīvi. Un, protams, ka tu arī ļoti jūti, kā tas ietekmē tavu dzīves kopējo labsajūtu. Ja, tad pat nerunāsim par lielo laimes vārdu. Jā, bet labsajūta kopumā, kā tu jūties. Un tu redzi, ka tev ir arī ko dot savai ģimenei. Nevis tev bija šī maz resursi, tu viņu visu izšāvi darbā, un tad ir nākamā ir svētdiena, un tu visu atdevi sestdienas pasākumā, un tagad tu esi kopā ar saviem svarīgākiem cilvēkiem, savu ģimeni. Un tev tas tā kā izsmiegts citrons rozīnītē pilnīgā. Un es negribu būt tajā situācijā, vai man tas vienmēr sanāk? Nē, šis nav kaut kas universāls, ko es uzskaku, ko es vēl aizvien mācos, vēl aizvien cenšos. Ok, labi, tad es vairāk tagad neņemšu tik daudz tur, vai plānot, mācos pateikt, nē, ļoti grūti. Bet es spiežu sevi to darīt, jo es visu laiku atceros, man palīdz arī tas, ka es vizualizēju kaut kādus piemērus no savas dzīves, kur es esmu tā darījis. Atceries, kā tā bija. Tā kā tas arī palīdz noturēt kaut kādu nē. Jo cilvēki forši, projekts forši, gribās piekrist. Naudiņu arī taču vajag, jo tur vajadzības ir bezgalīgas, īpaši, ja mēs runājam par kaut kādu nezināmu nākotni vispār, bet arī nezināmu nākotni man vecākā dēla sakarā, kur varam nonākt situācijā, kur mums ir, nezinu, viņam ir nepieciešama operācija pa 25,000 eiro. Es gribu, lai man viņi ir tajā brīdī. Un tādas lietas, kas mums vēl ir pakausī. Bet vissvarīgākais viņam ir būt laimīgam. Un lai viņam ir mamma un tētis, kur arī turās kopā un ir laimīgi. Un spēja pārspļaut pār lūpu, nodziedāt kaut kādu dziesmiņu, padauzīties kopā. Nevis visu laiku dzīvot rozīnītē. Un tad kāda jēga ir no tiem visiem tālajiem sasniegumiem, uz kuriem mēs tiecamies, ja mūsu vairs nav. Ja mēs esam sadeguši. Tas ir tās sarunas, kuras es veicu, bet es gribu uzsvērt, ka es esmu tajā procesā. Es cenšos dabūt to teoriju praksē, kas ir arī, man liekas, mums visiem ļoti grūts jautājums. Kopumā, vai ne, tā ir lieta, pēc kuras mēs tiecamies, kur visticamāk ir nesasniedzama. Tāds konstants laimīgs stāvoklis, kā mēs arī nodefinējam. Yeah. Bet mēs varam ieplānot brīžus, kuros mēs
pēc kuriem mēs būsim laimīgāki nekā mēs bijām pirms tiem. Un, kas šķiet svarīgi piebilst, laimi var nomērīt kaut kādā ziņā. Vai sarunā ar sevi, vai nododot analīzes, pārbaudot, ka tiešām viss tev ir fiziski kārtībā tavā templī un tā tālāk tā joprojām. Jā. Es gribu vienu lietu piebilst tajā laimes sarakstiņā. Es to skatījos tādā dziļi individuāli, kas man strādā, bet, protams, šie tādi instrumenti, kas man personīgi palīdz būt kvalitatīvākai tām pozīcijām, kas tad ir svarīgs, kas sagādā to lielo laimi. Un es jau minēju par to svētdienu. Svētdienas ir manas mīļākās dienas. Es gribu cept pankūkas, es gribu būt kopā ar saviem mīļajiem, jo pavadīt laiku kopā ar viņiem. Tā ir tā laimes sajūta. Bet man vajag izdarīt šīs lietas, kas tad strādā manas labsajūtas labā, lai es tajā svētdienā pieceļos un gribu cept pankūkas, nevis es esmu zombijā. Nevis man neko negribās, nevis man ir lieciet man mieru sajūta. Tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka tu kaut ko gribi. Jā, un ir vajadzīgs izdarīt šīs lietas, lai es varētu piedzīvot to laimi, jo realitāte ir tāda, ka tā laime ir tepat, kur ir svētdiena, kur ir mana ģimene, mēs varam būt visi kopā, bet ja es nedaru šīs lietas, tad es nemaz viņu nevaru paņemt rociņās to laimes sajūtu un izbaudīt, jo es esmu vienkārši sašļukusi, nolaistām ausīm, man neko negribu, kādā pastaigā negribu iet, es gribu vispār atslēgties, jo arī nav bijusi gultas diena norganizēta laicīgi, un es nemaz nevaru izbaudīt kvalitatīvi to laiku kopā, jo es jūtos, piemēram, pilnībā iztukšot. Tādēļ tev ir jābūt arī gatavam to laimi ieraudzīt. Tas, ko mēs bieži vien saprotam tikai pēc tam, kur tās laimīgās dienas, kuras es neizbaudu, kurās nebija klātesoši, nevarēju pilntiesīgi piedalīties, jo man nebija resursu. Un tāpēc es tajā sarakstā ieliku tās lietas, kas ietiecās stingri manī, lai tajos laimīgajos brīžos, tajās laimīgajās svētdienās, es tiešām varu būt kopā un izbaudīt to laimi. Man ir resursi būt klātesošai. Paldies tev, ka padalījies ar saviem pieredzes stāstiem, ar savām lietām, kas tev padara laimīgu. Un gal galā, Laimes laboratorijā, mēs aprunāsimies vēl ar citiem cilvēkiem un paskatīsimies, ko katrs no tā var paņemt. Visiem nav viena formula, kas strādā. Nav gan. Laimes laboratorijā mēs mēģināsim atrast paņēmienus, kas var palīdzēt. Paldies tev! Jā, paldies tev! Un mums tev ir sagatavota arī dāvaniņa no centrālās laboratorijas, lai pateiktu paldies šodien par to, ka padalījies. Paldies! Ar visiem saviem laimes noslēpumiem. Brīnišķīgi, paldies jums liels! Čau!